Es ilgstoši biju LMT klients, bet vienā brīdī piedāvājums kļuva neteiksim neizdevīgs, bet neinteresants, neaktīvs, ja tā var izteikties. Nu, redziet, tajā brīdī sapratu, ka ir jāpavēro, ko piedāvā citi operatori. Nu, kāpēc man, teiksim, saistīties ar vienu uz visiem laikiem? Nu, tās 700 minūtes bez maksas jau arī nav maz svarīgi mūsu laikos. Nu, bija labāk vai sliktāk? Šobrīd man ir LMT vienādais. Ir labs, ir interesants piedāvājums, tāpēc patreiz varu tiešām rekomendēt cilvēkiem pāriet uz LMT. Vakar pat vai savai kolēģei no intensīvās tieši tā arī ieteicu. Tāda ir mana diagnoze. Paldies!